Šis gads izceļas ar ļoti savādiem mazo ērgļu ligzdošanas paradumiem, atzīst ornitologs Uģis Bergmanis. Tradicionāli mazais ērglis parasti atrodams ligzdojam pārdesmit metru augstumā, taču izrādās, krīzes situācijā var būt arī citādi. Savādības ierosināja vētra, kas pirms 2 nedēļām plosījās vairākos Latvijas rajonos. Jau ziņots par gadījumu Madonas rajonā, kad vētrā, lūstot kokam, mazā ērgļa mazulis ar visu ligzdu nogāzies zemē. Lai mazulis būtu drošībā, ornitologs Bergmanis 3 metru augstumā uz nolūzušā koka stumbeņa ērglēnam uzcēla jaunu ligzdu. Pagājušajā nedēļā ornitologs apraudzīja mazuli un turpat ligzdā to arī apgredzenoja. Dodoties tālāk pārbaudīt ligzdas Atrašienes pagastā, skatam atklājās vēl viens nogāzts ligzdas koks un vēl viens vētras upuris uz zemes. Šā mazuļa vecāki gan bija iztikuši bez cilvēku gādīgajām rokām. Uz nogāztās ligzdas atliekām paši uzbūvējuši jaunu, apmēram 15 cm augstu ligzdu. Bergmanis to sauc par nebijušu gadījumu. Mazulis ornitologu ierašanos uzņēma nosvērti, miera stājā. Ātrs kampiens aiz kājām, melna zeķa galvā, lai nomierinās, un mazulis tika nosvērts, lai noteikti dzimumu. Izrādījās, tāpat kā pirmā vētras pārvarētāja, arī šī ir meitene. Turpmāko minūšu laikā mazulis tika pie gredzniem un arī pie spārnu zīmēm. Tās ļaus ornitologam nākamajā satikšanās reizē, visdrīzāk jau raugoties binoklī, atpazīt šo meiteni lidojumā. Unikāls ar to, kad ērgļi uzbūvējuši ligzdu uz zemes, uz iepriekšējās ligzdas zaru kaudzes, bet tieši uz zemes. Ligzdas virs no zemes pamata 40–50 cm, ne vairāk. Un pusotru nedēļu jau baro ērgli uz zemes. Ērglēnu Bergmanis atstāja turpat uz zemes, jo putns jau ir pietiekami liels, lai pieveiktu pat lapus saviem spēkiem. Laura Dzērve, Diena TV.